viens. Tā ir nākotnē. Jūs ziniet, tas ir tāds kustīgs jaunietis, kas nestāvējuši uz vietas, man patīk padīdīties un patīk pakustēties. Un tāpēc arī es ņemšu rokās. Nu ko? Evangelizācija. Vai jūs izlasījāt programmījās, kas bija rakstīts tur iekavās? Kāds ir mans uzdevums? Kurš izlasīja? Iedvesmot evangelizācijā. Iedvesmot evangelizācijā, jā. Tie, kas lasīt, tad iedvesmot evangelizācijā, tad es būšu tas, kurš tai ņems jūs un iedvesmos evangelizācijā. Iesim un iekarosim visu. Bet, vai zinat, es esmu dzirdējis vairākas runas arī par evangelizāciju, arī piemēram kādos jauniešu konferencēs vai citās sanāksmēs. Un kad es dzirdu bieži vien cilvēki, kas nāk priekšā, protams, ka ir ar izņēmumu, bet bieži vien cilvēki, kas nāk priekšā, viņi saka šādus vārdus. Evangelizācija, jā, bet ziniet, nu, es jau arī neesmu tāds kārtīgs, tāds evangelizātājs. Man jau arī, nu, kaut kā pietrūks un tā. Un es jums vēlos pateikt, ka es arī neesmu nekāds evangelizācijas magnāts, tieši tāpat kā tie visi, bet es vēlos dalīties šādām tādām idejām un parādīt arī no bībeliskā viedokļa, ko mēs šodien darīsim. Un, jā, man pieredze ar evangelizāciju, kā jau es teicu, es varbūt, ja man kaut kur uzaicina, kaut kur labi, es varu varbūt priekšā pastāstīt, bet tā iet pie cilvēkiem, es jums varu atklāt pateikt, ka es arī neesmu viens no tiem cilvēkiem, kas vienkārši staigāt pie cilvēkiem un sāk runāt. Un es vēlos jums pastāstīt arī šodien vienu dzīves piemēru, kā tas var tapt transformēts un kā tas var tapt izmainīts, ja mums ir bail, piemēram, iet un šādi runāt. Kāda ir atslēga? Ko nozīmē evangelizācija? Tad, ko nozīmē evangelijas? Labā vēsts. Evangelijas nozīmē labā vēsts. Un principā evangelizācija ir evangelijas darbības vārdā. Tad evangelizācija ir labās vēsts, tad sludināšana. Tad labā vēsts darbības vārdā. Un tas ir tas, ko tas vārds nozīmē. Un labā vēsts ir par to, ka Jēzus ir nomiris. Un tā arī ir tā vēsts. Tā nav vēsts par sabatu, kaut gan tas ir ļoti svarīgi. Tā nav vēsts par uzturu vai par kaut kādām lietām. Tā ir vēsts par to, ka Jēzus ir nomiris par katru no mums. Un tas arī ir evangelizācija. Un es vēlos, lai mēs atveram Bībeles teikt. Es ceru, ka visiem ir Bībeles līdzi. 1. Korintiešiem 12. nodaļa 8 līdz 11. Tā, man te ir tik daudz kaut kas, ka es nezinu, kā darīt. Tā man ir vajadzīga žēlstības, es uzšķiešu otro korintiešiem, līdz būs. 1. korintiešiem 12. nodaļa 8 līdz 11. Tur ir teikts tādu vārdu. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt, tai pašā vienā garā. Citam spēki, brīnums darīt, citam pravietot, citam garu pazīšanu, citam dažādas mēlēs un citam mēļu tulkošanu. Tad mēs lasām, ka tas pats gars, ja Dieva gars mums dod katram dažādas dāvanas. Cits var būt kā mācītājs, cits var būt kā evaņģēlists, cits var būt kā garu pazinējs, cits mēļu tulkotājs. Tad tas pats viens gars dod katram savu dāvanu. Un tad mēs varam būt droši, ka priekš mums katra ir īpaša dāvana. Tad Dievs priekš mums katra ir paredzējis arī īpaša dāvana, ko viņš vēlas mums piešķirt. Un ko viņš jau iespējams ir piešķīris, un tā mums ir jāattīst viņa spēkā. Tad katram mums ir sava dāvana. Ejam tālāk. Kāda ir mūsu misija? Kāda ir adventīstu misija, ja vispār kristiešu misija? Paskatāmies Mateja 28:19. Mateja evaņģēlijas 28:19.
Es domāju, jā, ka šis ir jāzina katru no galvas. 28. nodaļa 19. pāns. Tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristītam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācītam turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tad mūsu misija ir pasludināt evaņģēliju līdz pat pasaules galam, to darīt visām tautām, visām mēlēm, visām nācijām. Un tad, ja mēs skatāmies, ka gars dod dažādas dāvanas, cits tur sludināt, cits tur mēlēs runāt, cits tur šā, cits tā. Bet, ja mēs paskatāmies oriģinālā valodā, tad šeit tas ir tos pavēles formā. Eita un dariet. Tad tā ir pavēle mums. Ejiet un dariet un sludiniet. Un tas nav tikai evaņģēlistiem, un tas nav tikai mācītājiem vai tādam lietam. Tas ir katram Kristus sekotājam, tas jādara. Un es arī vēlos pateikt, ka jebkurš ir liecinieks no mums, un šī tā, var teikt, labā vēsts, tad es domāju, ka mēs ar visu apzināmies. Ja mēs esam Kristus sekotāji, ja mēs esam pieņēmuši Jēzus, tad mēs esam liecinieki. Mēs esam kā evaņģēlisti, jebkurā situācijā. Un gars dod dažādas dāvanas. Jūs varbūt domājat, es jau neesmu runātīgais, un ko tad es runāšu, bet nē. Eita un dariet visus par mācekļiem. Katrs personīgi. Ar savām dāvanām, ar savām iespējām, kā viņš māk. Un es domāju, ka mēs visi zinām arī tādu sludinātāju Davids Ašariks. Un viņš vienā svētdienā ir teicis, ja tu nemāki runāt, tad raksti. Ja tu nemāki rakstīt, uztaisi mājaslapu. Ja tu nemāki uztaisīt mājaslapu, dari kaut ko. Un tā arī mūsu misija ir eita un dariet visu par mācekļiem. Tad, ja mēs nemākam runāt, es esmu skūtrs, man varbūt tur īsti nesanāk, labi, raksti kaut ko vienalga. Ja nemāk rakstīt, ja nav varbūt dāvana rakstīt, uztaisi mājaslapu. Ja domā, es no tehnikas vispār neko nesaprotu, dziedi. Ja domā, vāc jau dzied nemāk, dari to, tad mums katram ir savas dāvanas, kas mums jāattīst, un šīs dāvanas nav jāattīst par slavu sev. Tad mums Dievs dod dāvanas, lai mēs pagodinātu tikai Jēzu, celt vienmēr Jēzu godā. Un tāpēc mums arī tiek dotas šīs dāvanas. Tad, jebkādā veidā, liecinieki, jebkādā veidā, tad šeit pilns, mēs šeit sēdam, esam evaņģēlisti, katrs, jebkādā formā. Kāda ir no kuram dāvana? Tieši saistībā, piemēram, par iešanu, tad, piemēram, uz ielas, tur satikt kādu. Vai ir vajadzīga drosme? Kā jūs domājat? Ir vajadzīga drosme tam? Vispirms, jā. Citam lielāk, citam mazāk. Piemēram, es zinu arī tādus savus draugus, kuriem, kur vienkārši viņi var staigāt pie cilvēkiem, viņiem pilnīgi nav vajadzīgs, un nekas viņiem vienkārši, es eju pie tā, parunāju, man ir garām šeit, es parunāju ar viņu, šeit, pilnīgi bez tādiem kaut kādiem pārdomām, vai iet, neiet, man grūti un tā. Viņš vienkārši iet un dara. Bet citiem cilvēkiem ir kā tad es pie viņu tur iešu, tur viņi jau neinteresē vispār, viņš tā šķīvi skatās uz mani. Un es kaut kā īsti tā kā nevēlos. Tad ir vajadzīga drosme. Protams, ka šī drosme nenāk no mums pašiem, tā nāk tikai no Dieva. Bet es vēlos mums parādīt nelielu video, un šis video tapa jauniešu konferencēm, kādas 2 konferences atpakaļ laikam, gadu atpakaļ vai pusotru gadu. Pēc evaņģelizācijas, tad jauniešu konferencē, es neatceros, pat kurā pilsētā tas bija, bet man tikko dots uzdevums ir uztaisīt video, lai iedvesmotu, pēc tam iet evaņģelizēt cilvēkus. Bet kļūdas pēc, tur nevarētu to video šo palaist, tāpēc mēs viņu noskatīsimies šeit. Pēc evaņģelizācijas, tad kādas ir to cilvēku atbildes pēc tam, kad viņi bija evaņģelizēti? Ko viņi saka un kā viņi domāja? Skatāmies video. Tiešām, paskatīties, tā ir
15 cilvēki atbraukuši vai kaut kā apmēram tā. Kāpēc, lai viņi nevarētu to darīt? Bet tad, kad tu aizēji un tu redzi, ka cilvēki tiešām atsaucās, viņi tiešām to grib, viņiem slāpes pēc dzirdēt Dieva vārdu un lūgt. Tad ir tāds prieks, kā es varēju neiet agrāk, padomājiet, kā var neiet. Man ļoti patika evanģelizācija. Tas bija ļoti forši, un tad vienā mirklī bija tā, ka viens bērns ieķērās kokos. Mēs tā kā runājam, es saku, Dievs lūgšanas paņems pie sevis. Un pēc kāda mirklīša viss bērns jau pacēlies gaisā. Brīvs no koka. Gājām pa ielām. Īstenībā, man liekas, atsaucība bija diezgan liela. Es negaidīju, ka būs cilvēki tik atsaucīgi. Viņi klausījās kādas 15 minūtes, un es pie viņas jau sākumā piegāju, un tad viņi sākām runāties. Viņi arī izrādās ir kristieti, bet viņi bija pārsteigti par to, ka šeit ir jaunieši, kas dzied tik skaisti dziesmas, un par viņas vaigiem visu laiku ritēja asaras. Es runāju ar vienu puisi, un viņš saka, ka viņš neies rakstīt lūgšanu, jo viņam ir Dievu, tā savu. Un, kad viņš saka, ka viņš īsti eksistē un tā, un tad es saku, es gribētu viņam parunāties vairāk, bet droši vien, ka viņam nav laika. Viņš saka, ka laiks nav problēma un ka varētu, bet, tagad jau laikam jā. Un tad es teicu, ka, mēs varam samanīties telefonu numuriem, un es tāpat sapratu, ka tas uz višķi daudz, un saku, labi, tas varbūt nē. Viņš tā, jā, labi, savainamies. Nebija pašai telefons, viņš pierakstīja manai, ja man zvanīs kāds no servisiem priekšā kā Guntis, tad mums uz Bībeles tam. Tātad man ir tāds stāciens bišķi, ka pirms evanģelizācijas bija tā, ka es biju lēmusi, ka varbūt nevajag iet, jo es nezinu, nejūtos kaut kā labi, lai gan esmu vadītāji, ka var, kas, ka nebūs labi un tā. Bet tad es aizgāju uz lūgšanu istabiņu, un tas bija lūdzu un atšķīra 31. psalmu, un es viņu izlasīju. Un likās, ka Dievs tiešām man runā, un tad nostrādāju šīs seminārs, ko stāstīja Inga, un tad es beidzot riktīgi apņēmos uztvert Bībeli kā personību, un tā, un tas man ļoti izmēs, un es vairs nevaru sēdēt, viss, celies un beigt, ko kājas nes. Es saļavies, aizgāju, un tiešām bija tā vērts, ka beig vienkārši pastāvēt un dziedāt. Tas ļoti uzlaboja kaut kādā ziņā pašu sajūtu, un tā, katrā gadījumā es iesaku arī citiem vairāk iet uz evanģelizāciju, un tas ir tā vērts. Paldies par uzmanību. Here in the power of Christ, all stand. Jā, tad mēs redzējām nelielu atskatu. Un mēs redzējām arī pašā sākumā, likās, tad ir šis 150 cilvēki, ko tad es? Bet tad, kad tu aizēji, tad ir vienkārši, kā var neiet. Un tā ir īstenībā patiesība. Un arī beigās mēs redzējām, ka cilvēki negribās īpaši iet, būs jārunā, kā es runāšu, kā es kaut ko pastāstīšu. Un mēs zinām, ka lūgšana bija tas, un tā ir principā vissvarīgākā sastāvdaļa, kas pārveidoja Anastasiju, lai viņi varētu aiziet un izdarīt to. Un pēc tam bija vienkārši prieka pārņemt. Un tas ir tā vērts pat, ja domā, ka tas nav priekš tevis, un šie bija pēdējie Anastasijas vārdi, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti īpaši. Bet šodien mums būs savādāk evanģelizācija, un mēs to ļoti labi apzināmies. Tad mēs neiesim no durvīm uz durvīm, mēs neiesim pie cilvēkiem, kas varbūt staigā apkārt, bet mēs darīsim ko? Palīdzēsim, jā, un kas par mums strādās. Jā, tad mēs praktiski kalposim, praktiski palīdzēsim, un tas ir nedaudz savādāk nekā to, ko darīja šie cilvēki, un kas bija atskatā. Un es vēlos, lai mēs atšķiram Mateja evaņģēlija 5. nodaļu. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa no 13. līdz 15. pantam. Ir zinām vārdi, un es vēlos tad, lai mēs izlasām un paskatāmies to. Tur ir teikts, kas mēs esam, kas mēs kā Kristus sekotāji esam un kāda mums ir jābūt. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums.
pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturīgi. Tā spīd visiem, kas ir namā. Un šī ir jau dzirdēta panta, vai ne tā? Mēs esam dzirdējuši, jā, mēs esam zemes sāls, jā, mēs esam gaišums, un mums ir jāspīd. Šis ir jau dzirdēts, bet 16. pants attiecās tieši uz mums. Lasam, kas ir rakstīts 16. pantā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug jūsu labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Mīļie draugi, šī būs mūsu šodienas evaņģelizācija. Lai mūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, un lai viņi sāk godāt debes tēvu par to, ka mēs darām kaut kādas lietas, kas pasaulē varbūt liekas, kāpēc viņi to vispārīgi dara. Tad mēs vienkārši darīsim kaut kādas lietas, praktiski palīdzēsim, un tā būs kā spīdēšana ļaužu priekšā. Jā, palīdzība bez iemesla, bez maksas. Un vai jūs zināt, kādā gadsimtā mēs dzīvojam? Es tā domāju, un es viņu nosaucu par šādu gadsimtu. Mēs dzīvojam ego 21, kas 21. gadsimts ir egoismā gadsimts. Un ja mēs padomājam, tad vismaz pēc Jēzus tad nav bijis tik egoistisks gadsimts kā tagad. Varbūt pirms plūdiem bija vēl egoistiskāki, bet tad mēs dzīvojam ego 21. Un tā ir patiesība. Ja mēs paskatāmies apkārt, mans biznes, es gribu sev. Es gribu uzbūvēt savu biznesu, es iešu kaut kādā pāri līķiem, es uzbūvēšu tā, lai man būtu nauda, lai man būtu labklājība, tas ir mans. Man izglītība, es iešu un darīšu to, lai būtu sev. Es cīnīšos un pacelšu sevi pāri, lai man būtu labāk dzīves apstākļi. Un tas ir tas, kas valda mums apkārt. Ego 21, kas... Un redzat, Lāzarīts. Tas ir tas, ko mēs darīsim palīdzību bez maksas, bez iemesla. Un tad, kad šāda palīdzība bez maksas, bez iemesla sastopās ar ego 21, tad notiek kaut kas īpašs. Un ziniet, kas tad notiks? Es jums pateikšu, kas tad notiek. Tad notiek tas, par ko ir rakstīts Bībelē. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Tad, kad šī sadursme notiek, šis ir karš. Šis ir karš. Reāls karš starp Sātans ar Dievu. Šis ir karš. Sātans saka ņem sev, Dievs saka dod. Šis ir reāls karš. Un tad, kad šī gaisma iespīd tumsā, tad arī cilvēks sāk ieraudzīt, wow, ir kaut kas vairāk. Ir kaut kas vairāk. Un, ja mēs no sākuma skatījāmies, tad katram ir savs dāvans, citam mēlēs runāt, cits kā evaņģēlists. Mēs visi esam kā evaņģēlists, bet tie pantā bija, tā kā tieši tiešām grāmatu rokās un iet no durīm uz durīm. Bet šis evaņģēlijas veids, ko mēs šodien darīsim, tas nav kādam dāvana ir dot, vai kādam dāvana nav dot. Šī dāvana ir katram dot. No šīs dāvanas mēs nevaram izdarīt. Ja kādam ir dāvana dot runāt, varbūt priekšā, kādam dāvana dot dziedāt, vai zināt, ja es sāktu evaņģēlijas sludināt ar dziesmu, es aizbiedētu cilvēkus. Es tiešām aizbiedētu cilvēkus, tāpēc, ka tas nav priekš manis. Tas nopietni nav priekš manis. Es varu darīt kaut ko citu, lai Jēzus labo vēstu pasludinātu. Bet šis veids, ko mēs šodien darīsim, caur darbiem, caur palīdzēšanu, caur praktisku kalpošanu, caur vienkārši bez iemesla, jā, es gribu tev palīdzēt. Bet es tev neko nemaksāšu, bet es gribu tev palīdzēt. Tas ir ego pret Dieva valstību. Un, jā, un es domāju, ka mēs arī jau esam varbūt saskārušies, un mēs zinām, ka cilvēkam rodas jautājums, kāpēc? Un es vēlos arī pastāstīt vienu piemēru. Rīgā mums ir studenta alfa, es ceru, ka visi mājām zina, ka ir studenta alfa, jeb alfas kurs. Ja jūs nezināt, tad iet www.studentalfa.lv. Jā, mums bija pirmais semestris, pirmais kurs, mums notiek mūzikas akadēmijā Rīgā. Un tā bija kaut kāda viena no pirmajām reizēm, un nāca viens tāds cilvēks, Boris, viņš ir fizmats, un viņš atnāk Boris, un studenta alfā ir apmēram līdzīgi kā mums bija šeit arī, principā, piekdien arī atnāk, pēd, pēc tam ir runa par konkrētu tēmu, un pēc tam ir diskusijas pār un ap šo tēmu. Un šis Boris atnāk, viņš atnāk pēd, viņš noklausās, piemēram, tēmu
vai dzīvē ir kas vairāk, vai arī kas ir Jēzus, vai kaut kas tāds, un pēc tam diskusija, un tad beigās šis Boris pienāca, vai pie manis, vai pie Dalmatas, neatceros, viņš pienāk, un viņš jautā, kāpēc jūs to darat? Un viņš to nejautāja, kāpēc jūs to darat, tas ir pilnīgi garām un pilnīgi vispārīgi nesaistoši. Tad viņš jautā, kāpēc jūs to darat? Kāpēc jūs ļaujat cilvēkiem nākt bez maksas, bez kaut kādiem kuponiem, bez kaut kādām saistībām, atnāc paēst, atnāc vienkārši paēst. Un man neviens neskaita, cik es kumos ieliek mutē. Tu atnāc paēst, tu atnāc paklausīs, tu atnāc parunājies, un es aiziet prom. Un nav nekādas saistības. Viņam bija tik tiešām jautājums, kāpēc jūs to darat? Un šis jautājums nāks katram, ikvienam no mums, tāpēc, ka mūsu darbi spīdēs. Ego 21. Tas ir labs jautājums, kāpēc jūs to darat? Un es ticu, ka mēs šodien arī saskarsimies ar šādu jautājumu. Tāpēc, ka šis jautājums nenāks no viņiem pašiem, bet Dieva gars viņus uzrunās, lai viņi pajautā. Kāpēc tu man grābi labs? Es tu tev nejautāju. Kāpēc tu man krāso kaut ko? Kāpēc man skala malu? Tie ir jautājumi. Un vēlas, lai mēs atšķiram 1. Pētera vēstule. Es dzirdu, ka lapas iet, tas ir ļoti labi. 1. Pētera vēstule 2:12. Un tad ir kaut kas līdzīgs rakstīts, ko mēs jau lasījām, tikai viši no citas skatpunkta. Tur ir rakstīts, dzīvojiet krietni, iekavās godīgi, pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Tas pats ir, bet šeit ir konkrēti runa par ļaundariem, ja par pagāniem, kas varbūt nicina. Ja mēs padomājam par lūdzu, es ļoti daudz nezinu, kā ir Luzā, es zinu, ka šeit ir adventistu draudze, šeit ir katoļu draudze un iespējams vēl kaut kas, bet es nezinu, kāda šeit ir attieksme pret adventistiem. Bet šis pants saka, tad dariet labus darbus, lai tie ļaundari, kas varbūt jūs ienīst, lai viņi ierautu, wow, viņi pilnīgi savādāk. Un ja mēs paskamies no mūsdienu skatu punktu, ir cilvēki, kuriem ir riebums pret adventistiem. Ir tādi cilvēki, kas domā, pāds tie adventisti, viņi tur saka, ka viņiem tikai taisnība, viņi tur saka, ka viņi tur nē to un šidā te. Bet tad, kad viņi varbūt ierauga, ka piemēram, cilvēks iet un redz kaut kāds jauneklis, varbūt tur kaut ko palīdz, viņš tā, wow, šis jauneklis, viņš varbūt sāk kādu runāt, šis jauneklis vienkārši atnāca un sāk palīdzēt mums. Viņš sāk tur grābt lapas, kaut ko, un wow, cik jauks jauneklis, vienkārši sāk palīdzēt. Kas viņš ir? Un tas otrs atbild, viņš ir adventists. Un es ko? Adventists? Es esmu dzirdējis, ka viņi ir tādi, šitādi, un man nepatīk. Un tad viņi sāk domāt, hei, šie labi darbi, varbūt viņš mums nav tik slikts, kā es esmu dzirdējis. Un tad caur šiem labajiem darbiem, caur Dieva valstības likumu dot, tad mēs varam iespējot Sātana valstību, kur saka ņemt, un mēs varam izmainīt daudzu cilvēku domas pār adventistiem. Tāpēc, ka mēs praktiski palīdzēsim, ne tikai runāsim. Un kāpēc ir tik grūti evaņģelizēt? Protams, ka citiem varbūt nav, bet es vēlos jums dot vienu vērtīgu tādu kopsavilkumu par formu un par saturu. Mēs skatīsimies tieši uz evaņģelizāciju, bet šis forma un šis saturs atbilst jebkam. Un es ar dažiem Kristus sekotājiem arī esmu runājis, un es sapratu, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo, ziniet, vecajā darbā Dievs iestatīja dievkalpojumu. Viņš iestatīja dievkalpojumu. Vecajā darbā viņš iestatīja upuru sistēmu. Dievs iestatīja upuru sistēmu. Tur arī bija gan dziesmas, gan viskaut kas, bet ir arī panti, kur viņš saka, man riebjas jūsu dievkalpojumu. Viņš saka Izrēlam, viņš saka, man riebjas jūsu upuri. Bet ja jau Dievs ir iestatījis šo sistēmu, kāpēc viņš tā saka? Un tad šeit ir forma, Dievs ir iestatījis kaut kāds formu, bet saturs, ja saturs ir nekam nedrīkst, ja saturs ir kaut kas tāds, kas Dievam nav patīkams, tad tas iznīcina formu. Kaut gan Dievs bija iestatījis dievkalpojums un upuru sistēmu, ja viņi to dara ar savādāk saturu nekā Dievs to grib, lai tas tiek darīts, tad tas iznīcina formu un tas Dievam ir riebīgs.
Mēs paskatīsimies bišķi no evanģelizācijas puses vislabākajā nozīmē, kā tas uz katru no mums var attiekties. Un bieži mēs nezinām, ko runāt, kā iet pie cilvēkiem, ko viņš padomās, viņš tāds dīvains, viņš tā dīvaini skatās uz mani. Viņam nemaz neinteresē droši vien. Bet īstumā, nav tādi cilvēki, kuriem tas nevarētu interesēt. Viņi var to noraidīt, bet sirds dziļumos es ticu, ka var iesiet sēklu katram. Un cik es arī esmu runājis ar Jēzus Kristus sakotājiem, viens no šādiem iemesliem, kāpēc ir tik grūti to darīt, tāpēc, ka tie ir mūsu pašu aizspriedumi. Mēs arī pastāstīšu pēc tam no savas pieredzes. Mūsu pašu aizspriedumi. Es eju un es domāju, viņš izskatās aizņemts, viņš izskatās, ka viņš negribēja zināt. Un es jau izveidoju to cilvēku, kāds viņš iespējams vispār nemaz nav savā galvā. Un man jau ir jau bloks jau par to, kāds viņš ir, kā viņš skatās, kā viņš izskatās, ka viņam nav laiks, ok, šito norakstam, es eju tālāk. Un šis jau ir tāds pats. Un es jau izveidoju jau bildi galvā par cilvēkiem, kas bieži vien nemaz nav patiesi. Un tas ir viens no tādiem klupšanas akmeņiem, kāpēc ir daudz, kas neizdodas. Un tad es vēlos pastāstīt piemēru. Es domāju, ka piemēri visiem ļoti labi patīk. Nepatīk tur garās teorijas, tur par rakstietām, šito rakstītas mēs zinām un tā. Reāls piemērs no manas dzīves. Es pats kalpoju Rīgā ar studentu Alfu. Un mums tagad ir 3. sezona. Tad pirmās 2 sezonas mēs bijām mūzikas akadēmijā, un šajā sezonā mēs esam Stradiņu universitātē. Un šī universitāte bija ļoti atsaucīga. Un arī parlaments bija ļoti atsaucīgs, un viņi mums deva palīdzēja reklamēties, un viņi arī mums atļāva iet skolā foajē un reklamēt par studentu Alfu. Man jau brīnišķīgi, jo tāpēc, ka daudzās skolās to vienkārši domās kaut kāds reliģisks pasākums, kaut kāds sektors, kaut kas. Mēs negribam, lai kaut kāds reklāmas ir. Bet Stradiņu universitātes parlaments, studentu parlaments atļāva mums reklamēties foajē. Un, ja jau atļauj, tad mums ir rezultāts. Stradiņu universitāte, mēs gājām reklamēties. Tad šeit ir ieeja tur tālākais stāv ir kafejnīca, kur mums arī notiek studentu Alfu. Tālāk uz to pusi arī tur kāpums, tad šeit ir vēl liels foajē, kur diezgan daudz cilvēku apgrozās. Un tā kā mums atļauj, tad mēs gājām un reklamējamies. Un šeit ir Diana arī no studentu Alfas komandas. Un tad, ko mēs darījām? Mēs uzlikām plakātus, mēs uzlikām reģistrāciju, www.studentualfa.lv, tur var piereģistrēties, kur vēlas nāk. Un mēs uzlikām video. Video vienkārši iet uz atkārtojumu visu laiku, un tādā veidā mēs vienkārši aizjām tur, un mēs reklamējam studentu Alfu, tāpēc, ka studenti pastāvīgi iet garām. Vai nu viņi iet šeit uz lekciju, vai nu viņi iet paēst, daudz iet paēst. Vai nu viņi iet tur tālāk uz lekciju, vai nu viņi vienkārši no attāluma. Mēs aizgājām otrā galā, mēs skatījās no attāluma, un mēs redzēju tur LV, ENG, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz internacionālai studenti, arī no ārzemēm sabraukuši. Un es redzu, wow, es to domāju, baigi inčīgi, tāpēc, ka var no attāluma redzēt, un tas piesaist uzreiz. Un šeit ir tūplāns, tad tā ir Diana. Un video es laiku ietarat uz atkārtojumu, uz atkārtojumu. Un kā tad bija? Pirmo reizi mēs atbraucam pirms 9 no rīta. Mēs atbraucam, mēs uzliekam tur visus tur priborus, visus tur saliekam. Dienai vēl tur jāiet uz internacionālām lekcijām un jāreklamē, ka mēs arī angliski dosim studentu Alfu. Tad būs arī angliskais galdiņš, kur mēs runāsim ar internacionāliem studentiem. Un viņi arī šeit tur aiziet, un tagad mēs uzkārtojamies. Un tad es stāvu, un ir šis video, un ir šis plakāts, un es stāvu, es domāju, kā nu būs? Nu labi, skatīsimies, kā nu būs. Tur pielūgts arī bišķiņi un tā. Studenti tur iet garām, tur kāds atskatās, uz turien kāds neatskatās, bet pārsvarā jau viņi iet vai nu neēst, vai nu uz lekcijām kaut kur. Es te sāku domāt, bāc, neviens jau klāt nenāks. Labi, varbūt kāds retais, un tiešām varbūt kāds 1 vai 2 pienāca. Mēs kaut kāds 5 stundas tur bijām, 1 vai 2 cilvēki pienāca klāt. Un es tā skatos, un cik tiešām, neviens jau klāt neies, tāpēc, ka mazums kaut kāda atkal reklāma, kaut kas atkal tur notiek uzmet acis.
ieraugt tur bībeli, uzreiz novēršās, vai nu es nezinu, jebkas. Un es tā skatos un domāju, man jāiet pie viņiem. Man jāiet pie šiem cilvēkiem, kas iet garām uz lekcijām, paēst, jebkur, un jāpastāst par studentu alpu, jāpastāst, ka tur nāk par lieliem dzīves jautājumiem, uzzināt, kurienes ļaunums un diskutēt arī par savu viedokli un tam. Un es stāvu un es sāku justies tā kā staps vienkārši. Un es redzu tos visus cilvēkus, kas iet garām, un es domāju, kaut kā man nelāk, kaut kā negribās pie viņiem iet. Pāc, viņš izskatās, jā, viņš steigā, viņš negribēs. Tā viņš izskatās paēst, tā viņi trīs, viņi ļoti tur vajag daudz diskutē, runā, viņi duši neinteresēs, ko es viņiem stāstīšu. Tā šis vispār nepaskatījās un tā. Un es jau sāku jau uztaisīt, jau daudz slāņas savā galvā pa cilvēkiem. Un man izveidojās tāds kā akmens sirdī. Un es nevaru aiziet pie šiem cilvēkiem. Man kaut kas tā kā krem, kas nevar. Pēc tam arī Diana atnāk, es aizdevu uz to, es lūdzu Dievu, kungs, dod man spēku. Kungs, dod man gribu iet to darīt, jo kungs, tu jau dod to gribu, tu jau dod to spēku, kungs, lieto man, dari, es esmu tavs, šeit esmu, sūti mani. Es tur kā 20 minūtes cīnījos. Es tāds priecīgs nāk ārā no toaletes, nostājos atkal šeit, nostājos tur, nostājos, nu tulīt būs. Tulīt man nāks spēks. Un minūte, otra minūte, trešā, ceturtā un atkal saimām jau jūties iesapņojos. Ka man tā kā šitās tāds zāri ieiet zemē apmēram un es tāds, es nevaru, man ir bloks. Tāpēc, ka es savā galvā domāju, ko es viņus traucēšu, viņi izskatās tik aizņemti. Viņi izskatās, ka viņi ies savās lietās kaut ko darīt. Kāpēc es iešu un traucēšu viņus? Un tā mēs kāds 5 stundas tur bijām un man ļoti nepatīk. Man ļoti nepatīk un tāpēc, ka man likās, ka tas nav priekš manis. Tas noteikti nav priekš manis un, ziniet, es arī taisu tādu tā kā sarakstījumu personīgi par mani, jeb atklāt par mani. Labi, tūlīt mēs redzēsim to virsrakstu, neatceros. Un es gribu uzzināt, kāds cilvēks es esmu. Es gribu uzzināt, ir tāda situācija, un es rīkojos tā un tā. Es tur sarakstu, kāds ir manas pozitīvās īpašības, kāds ir manas negatīvās īpašības, lai es saprastu, kāds es esmu, un lai es saprastu, ir tāda situācija, man pēc dabas parasti kāds es esmu, jo mums katram ir savu kaut raksturu. Pēc dabas es esmu, ka man tas īsti kā nav priekš manis. Un, personīgi par mani, laikam, bija. Un es aizbraucu mājās, secināju par mani. Gandrīz. Es aizbraucu mājās un es ierakstīju šādu teikumu. Tieši šādu. Neesi tas, kas tu neesi. Ja nav dāvana iet runāt pie cilvēkiem un tā tālāk, tad tas nav priekš manis. Šādas ierakstīju. Un ziniet, es domāju, labi, ja man kaut kur pājas ir runāt priekšā, labi, es sagatavot runu, man arī kaut kas dzīvē mainījies, un es varu arī kaut ko dalīties, runāt, bet tā iet pie cilvēkiem, tas nav priekš manis. Es varu darīt kaut ko citu, bet tas nav priekš manis. Bet šekā rekā, pēc nedēļas jau mēs ar Diānu atkal bijām Stradiņu universitātē. Otrais piegājiens. Bet es ziniet, šoreiz mums bija savādāk nedaudz, un es jums teikt vēlos pastāstīšu to. Par to, kāds es biju, un ka es nevarēju pie tiem cilvēkiem aiziet, ka man bija tas akmens. Ja šoreiz viena lieta bija savādāk. Bija atslēga, jeb saturs, forma. Tad mēs zinām, kāda ir forma. Forma ir tāda. Dievs mums saka, ejiet un sludiniet evaņģēliju tad visai pasaulē, visām tautām, visām ērām. Tā ir forma, tas ir tas, kas mums jādara, tā ir pavēle. To mēs nevaram nekādīgi ignorēt. Tas ir tas, kas mums jādara. Tā ir forma. Bet ar saturs, kas piepilda to formu, tas ir tas, kas dod izdošanos. Un vai zināt, kāda bija mana atslēga? Es jums vēlos parādīt. Viņa atpakaļ. Vai jūs redzat, kas ir šeit rokās? Vizītkartes. Un vai jūs zināt? Un vai jūs zināt, vizītkartes bija atslēgas. Vizītkartes bija saturs. Tagad man bija vizītkarte.
Mums bija saprindēts vizītkārts, un es teicu stāvu, un man vienkārši tāda brīvība. Es jau eju pie cilvēku, un es teicu nedomāju, ko viņš domās, viņš teiks, es jau eju, un es jau dodu jau vizītkārtu, un es saku, studenta Alva šeit no 8. oktobra šeit, un ja viņiem neinteresē, viņš paņem vizītkārtu, viņš iet tālāk. Bet es jūtos tā forši, tāpēc, ka tā ir kā atslēga man, lai es piepildīšu šo formu. Tas ir kā saturs, lai es varētu to izdarīt, jo pirms tam es to nevarēju. Man vajadzēja vizītkārtu, lai es to varu izdarīt. Tas saturs. Un tiešām tā bija brīnišķīgā evanģelizācija, ja to tā var nosaukt reklāmu studenta Alfai, kur mēs izdalījām ļoti daudz šīs vizītkartes. Un es aizbraucu mājās, un es ierakstīju šādu teikumu, blakus šim teikumam. Vizītkarte ir atslēga, lai sāktu sarunu un nebūtu sajūta, ka traucētu otru cilvēku. Tā bija man atslēga, tā bija man forma, tas bija man saturs, lai es varētu piepildīt to formu, lai es varētu aiziet pie cilvēkiem. Un tagad paskatāmies, kāda ir mūsu šodienas forma. Nē. Tad mūsu forma ir tad sludināt good news, tad labās ziņas. Un man personīgi, lai to varētu izdarīt, mans saturs bija ielikt to vizītkartē. Un tā es varēju aizsniegt. Cilvēks, tā man nebija bail tur domāt, ko viņš domās vai kāds viņš izskatās. Es vienkārši to varēju izdarīt. Un es to ieliku vizītkartē, tā bija kā atslēga, tā bija satura formē, lai es to varu izdarīt. Un kāda būs mūsu šodienas forma? Šodienas forma mums ir šāda. Pasludināt evaņģēliju ar raksturu, ar muti, jebkā kā mēs varam. Ar cirvi jāatrad, ar grādu. Principā jāatrad ar... Motorzāģi. Nē, šī ir forma. Jūs jau pa saturu jau runājat. Šī ir forma, tad mums jāpasludina evaņģēliju. Mēs nevaram ar zāģi pasludināt evaņģēliju kā formu. Viņš jau nerunā, viņš jau neko nevar izdarīt. Forma mums ir pasludināt evaņģēliju. Tas ir tas, kas mums jādara. Ar raksturu, ar mutu un jebkā. Kāds būs saturs? Ko mēs liekam iekšā tajā formā? Praktiska palīdzēšana. Un šeit ir sirvis, āmurs, grābeklis, kūlens, ritentiņš, kas nu kuram var būt. Praktiska palīdzēšana. Es nezinu, kā kūlens un ritentiņš varētu palīdzēt, bet varbūt kādu uzjaucam. Tas arī varbūt palīdz. Un ja mēs skatāmies tad evaņģelizāciju, tad šī forma. Mēs šodien sludināsim ar raksturu un ar muti. Un iespējams vēl ko variantu. Tā ir forma, tas ir tas, kas mums ir uzdots darīt. Un mēs to piepildām ar saturu, un mūsu šodienas saturs ir praktiski kalpošana. Un ja nav šis saturs mums kā vajag, tad tas ir izgāsies. Tieši tāpatās, kā es stāvēju, strādāju universitātē, un es domāju, man jāiet pie tiem cilvēkiem, bet es nevaru. Man tur 101 aizspriedums, ka es nevaru to izdarīt. Bet man bija saturs, jeb atslēga, vizītkartes, un tas man pavēra ceļu, un es varu to aiziet un izdarīt. Viena maz lieta. Izmainīt visu formu. Saturs, ļoti svarīgi. Un šeit ir viena lieta, tad visiem var būt viena forma, bet saturs katram personīgi, lai ērti jūtamies. Tad, kāpēc arī daudzi domā par to, es jau tur neesmu evaņģēlis un tā, un es jau tur nevaru un tā. Jums nav pareizais saturs. Mums katram ir savs dāvanas, lai mēs to formu padarītu par realitāti, kā mēs to varam izdarīt. Ieliekam savu saturu. Mans saturs strādāju universitātē bija vizītkartes. Citam nevajadzēja tāds vizītkartes. Cits var vienkārši, piemēram, jūras. Viņš varētu vienkārši iet pie viena cilvēka, iet pie otru cilvēku. Man vajadzēja šo saturu vizītkartes, man personīgi. Un mums forma ir pasludināt evaņģēliju, bet saturs var būt katram personīgs. Un šodienas saturs mums ir praktiski kalpošana. Un mēs pieskaramies svarīgākajai daļai. Mēs vēlos lūkšanu apsolījumu. Lūkšana apsolījumu. Izlasam Lūkas 10.2. Lūkas 10.2. Tad Jēzus šeit saka, Lūkas 10.2. Un viņš tiem sacīja, pļaujamā daudz un strādnieku maz. Tad lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieku sūta savā pļaujamā. Tad lūkšana apsolījumu. Tad Jēzus mums šeit saka, lai mēs lūdzam pļaujamā kungu, lai viņš sūta pļāvējus tīrumā, laukumā strādā. Tad, lai viņš sūta, mums jālūdz viņu.
Un paskatāmies otru rakstviet, 1. Tesaloniķiešiem 5, 23, 24. 1. Tesaloniķiešiem 5, 23, 24. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu caur taurim un jūsu gars, dvēseli un mies, visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Un šeit ir arī viena no evanģelizācijas atslēgām. Mūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Lai mēs lūdzam viņu, lai viņš sūta mūs, un nevis, ka mēs kaut kā tur lielu darbu paveiksim, bet lai viņš strādā cauri mums, jo mūsu aicinātājs ir uzticams. Bet svarīgi ir atcerēties tas saturs. Svarīgi ir atcerēties tas saturs. Kad mums katram ir īpašs saturs, lai mēs piepildām formu, kā to darīt. Un jā, Jēzus zina mūsu raksturu, ko varam, ko nevaram, tāpēc atļaujam viņam pievest īstos cilvēkus, caur mūsu saturu, īstenot formu. Un kopsavilkums. Tad lūkšana, un tad es vēlos arī lūgt, lai tās lūkšanas nav vienkārši, mēs iesim un dod mums svētības un pavod, nē. Es gribu, lai lūkšanas ir šitādas apsolījumi. Pieprastam apsolījums no Dieva. Tāpat kā vakar arī Mārtiņš runāja par to, par svētībām, par to, ko Dievs vēlas dot. Bet mēs arī citreiz paši ļoti arī to negribam. Bet šeit mums ir, ja mēs ejam, tad mums jālūdz, kungs, es gribu, kungs, es pieprasu no tevis, piepildu, jo tu esi uzticams, tu būsi arī darītājs, tu būsi arī vadītājs. Un tu to sāki. Un tas nav par mums, bet par Jēzu. Tad mēs ejam, lai sludinātu evanģelizāciju, evanģēliju, jebkādā veidā, kā mēs to varam. Par Jēzu, par to, ka Jēzus ir augšu un celties. Un trešais – forma un saturs. Ja ir pareizs saturs personīgi priekš mums, tad forma būs viegla. Jūs zināt, man, piemēram, mans saturs bija vizītkārta, tad forma man bija viegla, bet ja nav šī forma, ja nav šis saturs, tad forma man bija grūta. Un šīs dienas saturs mums ir praktiski kalpošana. Un es vēlos aicināt jūs lūgt tagad kopā ar mani. Edgars, pagaidi. Jā. Es gribētu papildināt to, ko Edgars teica. Pagājušo gadu aizkraukvē Impaktā mēs devāmies evanģelizācijā. Es vēl kaut kā nebiju nonācis līdz šādai praktiskai kalpošanai. Mēs tur ar līgu savāt kādu meiteni. Mēs kopā tur staigājām, tur bijām pret cilvēkiem. Un pie vienas tādas mājas, es nezinu, kāpēc, bet es jūtu, man tur jāpiet, tur viena tāda sieviete, tur strādāja kaut ko. Es jūtu, ka man tur kaut kas jāiet. Mēs ejam, bet es jūtu, man nav īsti tāds, nav komplekts, un īsti nav ko teikt. Es nezinu, kā, kaut kas nav tāda inteliģenta, vēl, kas zināt, viņa skolotāja un tā. Es esmu tur uz zales pļāvē stāv, un tas Mauriņš nekāds īsti nenolūdz. Es viņai saku, es nokļaušu. Viņa skatās, kāpēc? Es saku, es vienkārši to vēlos. Es pļāvu, un tā līga kaut ko citu viņai palīdzēja, un mēs 2 stundas pļāvām. Viņai bija pilnīgi savādāka. Pēc tam vēl Ingrid vēl atnāca ar Ines. Mēs vēl viņai dziesmu nodziedājām. Un to skatu, kad cilvēks, viņam asaras birst pār acīm, viņš saka, es esmu bijis visu mūžu padomu laiku skolotājs. Es esmu mācījis cilvēkiem, ka tāds Dievs neeksistē. Bet šitas iespējams izmainīja manu sirdi. Šāda veida, jūs pateicāt visu, ko parādījāt, kāds ir jūsu Dievs, ka mums kalpoja. Tas ir vērts iet skaldīt malku un kaut ko grābt. Jā, un šeit ir tik tiešām reāls piemērs, kā viņa darbi spīd ļaužu priekšā. Un tad viņi sāk godāt debes tēvu par to. Un tik tiešām reāls piemērs, ka tas ir iespējams. Un ticiet, tas būs arī šodien. Es aicinu visus piestāties kopīgā lūkšanai.
Mīļais Tēvs debesīs, kungs, pateicos, ka mēs varam būt tavu kalpu, mēs varam būt tavi instrumenti. Kungs, un šodien mums ir darbs darāms. Darbs, kas nav, kungs, no mums atkarīgs, bet kas ir no tevis atkarīgs lielākā mērā. Kungs, darbs tavu praktisku darbu pasludināt tavu evaņģēliju. Jēzus, un šeit ir šie cilvēki. Kungs, mēs visi esam tavā priekšā, mēs visi esam tavi instrumenti. Kungs, sūti mūs, kungs, lieto mūs tā, kā tu to reiz par labu. Kungs, liec katrs sirdī, katra prātā īstos vārdus, īsto piegājienu, īsto, kungs, kalpošanu praktisko, ko mēs šodien varam darīt, lai aizsniegtu šos cilvēkus, kas varbūt domā, ka Dieva nav. Kungs, es lūdzu tevi. Kungs, es pieprasu tevi, sūti mūsu, kungs, savā ļaujamajā. Ja tu esi pļāja, kungs, lai, kungs, tu vari darīt šo darbu, ko tu esi iesācis. Kungs, paldies, ka mēs varam tapt izmantot. Paldies, ka tu šo dienu, kungs, darīši brīnišķīgi ar daudziem piedzīvojumiem, jo tā tu vēlēsi, un tu vēlēsi, kungs, mūs vest tuvāk pie sevis. Lai tavu vēsts, ja kādā veidā kāds ir iespējams, šodien skan. Tu esi lūdzu Jēzus tavā vārdā. Paldies par atbildi, jo to tu vēlēsi daudz vairāk nekā mēs. Āmen. Un tagad es lūdzu dalīties tajās grupiņās.